Mēģināsim klausīties un stāstīt labās idejas izglītības sadaļā atbildīgu ideju tirgū. Un, ja mēs domājam par rīcību, tad bieži vien, lai ietekmētu rīcību, ir jāmaina attieksme. Un tas ir pietiekoši grūts uzdevums. Ar šādu izaicinājumu ir saskārušies Ventspils naftu termināls sadarbībā ar darbu uzņēmējiem. Tāpēc šobrīd es došu vārdu Dagnim Garajam, Ventspils nafta termināls, ugunsdrošības inspektoram un bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultantam. Lūdzu. Jā, labdien. Es parasti neesmu pierasts runāt ar mikrofonu. Mana balss ir 80 decibeli, tāpēc es jutīšos diezgan neomalīgi. Jā, stāsts būs par programmu, par pasākumiem, ko mēs uzsākām jau diezgan sen atpakaļ, un 2 gadus atpakaļ šī paša pasākuma ietvaros tā tika prezentēta, vienīgi šeit būs jau neliels turpinājums no visam. Ja mēs runājam nedaudz par šo lietu, nedaudz par pašu terminālu, termināls ir dibināts 61. gadā. Tas ir liels uzņēmums, tas naftas produktu pārkraušanas uzņēmums ar kopējo platību 100 hektāri, kurā ir 105 dažādu tilpumu rezervāru, sākot no 5000 kubikmetru un beidzot ar 50. Sarežģītas tehnoloģijas, pilnībā automatizēts process, un visu šo darbu nodrošina mums aptuveni 260 cilvēki. Viņi mums tā dinamiski mainās. Tas tā nedaudz par uzņēmumu. Un kāpēc mēs izdomājām jau 3 gadus atpakaļ ieviest šādu programmu, un tas pamatā bija saistīts ar to, ka mums uzņēmumā strādā ļoti liels darba uzņēmēju skaits. Tas ir aptuveni vidēji gadā 1000 cilvēki, kas pārstāv 40 kompānijas, un viņi veic ļoti dažādas darbus, sākot no vienkāršiem apkalpošanas darbiem un līdz beidzot ar reāli bīstamiem darbiem, paaugstināts bīstamības apstākļos. Un ar ko mēs saskārāmies, un jāatzīst arī saskaramies vēl aizvien, ka šie darba uzņēmēji, kurus mēs pieaicinām, viņi nāk ar pilnīgi savādāku drošības kultūru, ar pilnīgi savādāku izpratni par drošību, nekā tā ir mūsu uzņēmumā. Un tas rada diezgan lielus riskus gan mums, gan arī šiem cilvēkiem, kas pie mums strādā. Tāpēc mēs ieviesām šo programmu. Un kāpēc vēl? Mēs veicām sākotnējās apmācības. Viņa varbūt nebija tāda ļoti komplicēta, bet tā bija. Bet tās rezultāts bija ļoti īslaicīgs, vai arī vispār viņš nedeva nekādu efektu. Lai to saprastu, kāda bija situācija, ka tomēr kaut kas ne tā būs, šeit būs viens video, es nezinu, vai būs otrs. Stāsts ir par ko? Stāsts ir par to, ka šeit kompānijas cilvēki strādā uz jumta. Tā ir ziemas apstākļa, naktī mīnus, pat dienu plus, un cilvēkiem vispār nav nekādas drošības sistēmas. Un, ja uzmanīgi skatījās, tad varēja pamanīt, ka dažs labs tur arī diezgan tā staigā tā kā pīla uz ledus. Ja? Un tas viss sagādā gan mums problēmu, gan arī mums tas tā kā papildus uztraukumu rada. Tas tāds sarežģīts objekts, augstums it kā nav liels, 3-4 metri, bet, ja kritīs zemē, tad būs ļoti sāpīgi. Tāpēc šī programma bija vienkārši nepieciešama. Jā, un es nezinu, ja jau viņš ir aizgājis, es šeit neredzēšu. Jā, bija vēl viens video, bet to mēs neredzēsim. Tad vienkārši izstāstīšu, lai saprastu šajā attēlā, kurš neiet, ir stāsts par to, ka cilvēks, metinātājs, atslēdznieks veic cauruļvadā metināšanu un šūvas apstrādi cauruļvadam no iekšpuses. Iedomājieties, cauruļots ar diametru 500 mm. Un viņš līdz pusē ielien iekšā ar leņķa slītmašīnu un tur strādā. Godīgi sakot, šim cilvēkam ar galvu īpaši viss nav kārtībā. Un jāatzīmē, ka šīs kompānijas darbinieki, ko pārstāv šī kompānija, viņi ir certificēti pēc certifikāta OXIS 18000, kas norāda, ka šai kompānijai ir ļoti augsta drošības kultūra, vispār iekšpusē jābūt, teorētiski. Tas tā kā viens no piemēriem. Ja mēs runājam vēl dažiem piemēriem, tad tāda ir darbinieku attieksme pret individuāliem aizsardzības līdzekļiem. Tā ir pusmaska, tas ir darbinieki tīrījuši rezervāru,
pēc kā sapratuši, ka tā ir vienkārši nekam nav vajadzīga manta un izmet ārā. Kaut gan viņam maksā darba devējiem diezgan liela nauda. Un tā ir daudzreizēji izmantojama. Vai arī ar šādām slīpmašīnām pie mums nāca strādāt, kas izrādās normālā pasaulē ārpus mūsu uzņēmumā, ir vienkārši normāla praksa. Leņķa slīpmašīna bez nekādiem aizsargiem. Un tas mums visu rāda risku. Mums risku, un mēs domājam par to, lai tas tā nebūtu. Vēl viens piemērs. Mums ir sistēmas, pretkritienas sistēmas, bet tādā pašā laikā darbinieks nav apmācīts lietot pareizi uzvilkt drošības jostu, un rezultātā viņš pat nevar iedomāties, kādas būs viņam sajūtas, ja viņš tomēr gadījumā kritīs. Jā, šajā gadījumā viņš būs ar kājām gaisā, un plus vēl ģimene arī nebūs apmierināta. Un vēl viens daži piemēri. Ugunsdzēsmais aparāts asfalta sildīšanas mašīnā, kas būtībā ir ļoti būtiski riski sildīšana, bet aparāts 5 gadi nav baudīts. Protams, uz darba sākuma aparāts jauns tika atvests, bet stāsts nav par to. Stāsts ir par to, ka pēc tam jau to aparātu droši vien savāca. Bet stāsts ir arī par to, ka tā ir liela būvniecības kompānija ar visiem augstas standartiem, un vienkārši tā ir attieksme. Attieksme pret drošību, pret savu drošību, pret savu uzņēmumu reputāciju. Vēl viens darbs augstumā. Viens no priekšniekiem izdomāja mums kokus apzāģēt, vai arī šādu kārtību mēs saskarāmies mūsu darba uzņēmēju darba objektos. Ar ko tad mēs sākām? Mēs visu sākām ar to, ka mēs izveidojām video apmācības kursu darba uzņēmējiem, kas sevi ietvēra ugunsdrošību, darba drošību, vides aizsardzību, darba organizāciju. Tāds plašs kurs, kur jākārto eksāmenes beigās, un eksāmena beigās darbiniekiem tiek iedotas 3 dzīvības. Tas tā kā spēlē, ir iespēja 3 reizes kļūdīties, un tas reāli kalpoja kā normāls motivators, un tas drusciņi mobilizē to visu lietu. Veicām aprīkojumu apmarķēšanu, un arī tas deva pozitīvus rezultātus. Ja, plus papildus tam visam mēs arī veicam visu lielāko daļu uzdevumu riska analīzi. Tas nozīmē, ka mēs papildus tam darbam veicam papildus risku novērtēšanu, kur tik piesaistīti vairāki speciālisti, tā skaitā arī darba uzņēmējs, un nospēdam, kā šo darbu droši veikt, lai beigās viss būtu labi. Teiksim tā, uzņēmumā ir darba atļauju sistēma, kas nozīmē, ka visus darbus jādara tikai ar darba atļauju. Visus izņemot ar tehnoloģiju saistītos. Visi pārējie ir papīrs apakšā. Protams, soda sankcijas un beigās ir arī novērtēšana, par ko es runāšu drusciņ vēlāk. Ar to mēs, protams, tas bija sākums pats, bet ar to mēs neapstājāmies, un finālā mēs uztaisījām darba uzņēmēju rokas grāmatu, kas ir apjomīgs dokuments, vairāk kā 100 lapas, bet, lai tas nebiedē, tas ir apkopojums ar visām mūsu normām, mūsu prasībām, ko mēs gribam no darba uzņēmēja redzēt. Tā ir viegli uztverama literatūra ar fotogrāfijām, ar pareizām situācijām, nepareizām situācijām. Un tas ir vienādi noteikumi pilnīgi visiem darba uzņēmējiem, un tas nozīmē, ka viņi nāk pie mums iekšā. Mēs gribam dabūt no viņiem apliecinājumu, ka visi darbinieki ir iepazīstināti, ja ne ar visu grāmatu, ar tām sadaļām, kas viņiem ir aktuāls. Tas tāds diezgan apjomīgs, grūts darbs bija. Ko mēs vēl darām papildus? Tās ir apmācības. Un šeit es gribētu apstāties pie tā, ka tā apmācība ir diezgan pedantiska. Tas nav tā vienkārši, ka darbiniekam kaut ko izstāst un visu, un viņš aizies strādāt. Mēs mēģinām saprast problēmu, kāpēc darbinieks tā nestrādā, kāpēc darbinieks kaut ko neievēro. Un tad jau ar reāliem piemēriem, ar visādi kā vien mēs varam, mēs to mēģinām arī rādīt. Ja? Pieaicinām, šajā gadījumā bija Capital Safety un 3M pieaicināt uz visu dienu ar demo busiņu, lai darbinieki izbaudītu, ko tad nozīmē darbs augstumā, kāpēc vajadzīgs drošības jostas, kāpēc drošības jostai ir jābūt pareizi uzvilktēji un nepareizi. Un tur bija tikai visas kompānijas, kas pie mums pamatā strādā, viņas tikus tur ir uzaicinātas, un plus papildus arī mēs paši veicam šīs apmācības, jo mums ir pietiekami kvalitātes speciālisti gan darba drošībā, gan arī citās jomās. Jā. Vienāds prasības gan VNT, gan darba uzņēmējiem, un šeit es gribētu sākumā tā situācija tāda, darba uzņēmējiem strādāt ir vienkārši. Kaut kas nav riktīgi, sots gatavs.
Bet ar savējiem darbiniekiem ir tā sodu piemērošana daudzreiz sarežģītāka. Un to motivēšanu bija diezgan grūti visu tā īstenot. Beigās mēs esam nonākuši pie tā, ka visiem ir vienādi noteikumi, darba uzņēmējs redz arī, ka mūsēji ievēro, un pretējais efekts, un tas viss arī jau ir pozitīvais. Plus, mēs iesaistām arī darba uzņēmējs mūsu iekšējās aktivitātēs, un pēdējā aktivitāte ir mums tāda kampaņa bija Life Saving Rules, un kur rezultātā bija spēles, svinēšana, tur arī visi apakšu uzņēmēji tika pie mums pieaicināti, arī balvas dabūja, un tas tā kā kopējs vienots pasākums, un tas viss dod rezultātu, jo šie darba uzņēmēji sāk kļūt atvērtāki. Viņi izsaka savas pretenzijas, un ja šīs pretenzijas ir argumentētas un pamatotas, viņas tiek uzklausītas un tiek ņemtas vērā. Kas mainījās? Mainījās, sāksim ar to, ka darba uzņēmēji nākot iekšā, saprata, ka viņu aprīkojums var neiziet cauri. Viņi zināja, ka tās prasības ir diezgan stingras, un viņi izvēlēs vieglāko ceļu. Viņi neremontē viņas, viņi vienkārši nopirka jaunas. Un tas jau ir varbūt darba uzņēmējiem slikti, bet pašam darbiniekam tas ir labi. Kas vēl? Efektīvi individuāla aizsardzības līdzekļi. Es neticu, ka nelielās kompānijās, kurā veids kaut kāds metināšanas darbus, darbiniekiem tiek izsniegtas metināšanas maskas ar gaisa filtrācijas sistēmu. Piemēram, ja? Nomainīti parastie respiratori, ko mēs saucam krieviski ļepestok, pret pusmaskām, filtrējušām pusmaskām ar labiem filtriem. Un, ķiveres ar vizieriem, un tas viss notiek diezgan ātri, un darbinieki to visu saprot. Arī darba apstākļi uzlabojās, jo zina, ka atnāks un viss sekos, un jābūt tīrībai un kārtībai, un kā es parasti saku šiem darba uzņēmējiem, jūs mājās taču uzturiet kārtību, jums tur ģimenes locekļi neļauj uzturēt nekārtību. Saka, tad iedomājieties, ka es esmu jūsu ģimenes loceklis un ka es prasu no jums tīrību. Un tad tā viss arī pamazām notiekās. Protams, tas prasa ļoti daudz enerģijas un laika un darba, bet neko nepadarīs. Tā tas ir un jādara. Savstarpējs dialogs. Jau es minēju, ka agrāk bija tā, ka darbinieki vienkārši sēdēja lekcijās, lapulcēs klausījās, bet rezultāti nekādi. Tagad ir apmaiņa, un tas ir baigi pozitīvais. Un ko mēs panācām, beigās mēs sapratām, ka to vajag novērtēt. Mums jau tā sistēma gribējās pašā sākumā, bija soda sankcijas, bet nebija bonusi, bet tiem bonusiem bija tā, ka pasaules pieredze, ko mēs ņemām un gribējām no citiem paņemt, paredzēja no tāmes procentu daļu atdot atpakaļ. Mēs atteicāmies, jo mums nebija pārliecība, ka darbiniekiem tiks kaut kāds humos no tā visa. Citi piemēri, tur, teiksim, Cemeksam mēs mēģinājām pārņemt, arī neiet, Cemeksam darba uzņēmēja process ir drusciņ savādāks, mums viņi strādā cauru gadu un ļoti daudzi projekti. Un tad mēs beigās apstājāmies pie tā, ka mēs ņēmām datu bāzi, nedrošas situācijas, cik viņas ir, skatījāmies, cik kvalitatīvi darbs ir veikts, un tad gada griezumā jau vērtējām kompānijas. Novērtējām 3 nominācijās: labākais darba uzņēmējs apkalpošanā, labākais projektu realizācijā un labākais starts. Un šeit firmai tika diploms, vērtīga balva, savukārt darbiniekiem dāvana kartes un viena dzīvība pie ķiveres. Un tas tā kā papildus motivators un patīkam, ka darbinieki šo varbūt iepriekšējos slaidos arī redzējāt. Viņi ir pielīmēta un darbinieki jūtās labāk un viņiem ir tāda labāka komunikācija un arī gatavoties šai prezentācijai. Tas tika izrādīt diezgan liela interese no viņu puses, jo viņi interesējās, kāpēc pie viņiem nāk kaut ko skatās, kaut ko prasa no viņiem, jo uzreiz gribās, kāpēc. Un vispār tā iesaistīšanās rezultātu dod, bet tas dod ilgā laikā, tas prasa to laiku. Īsumā man tas viss. Paldies. Paldies. Vai būtu kādi jautājumi no auditorijas puses? Man būtu jautājums, kādas tās soda sankcijas, kas notiek, ka tās 3 zvaigznītes ķiveres pazūd? Ja pazūd 3 zvaigznītes no ķiveres, darbinieks tiek izraidīts no teritorijas un plus firmai sods, naudas sods. Naudas soda apmēru nosaka mūsu saucamais Dream Teams, tur vadītāja komanda, kas izvērtē,
teiksim, soda pārkāpumu smagumu vispār, bet maksimālais 1500 eiro. Varbūt ir vēl kāds jautājums. Jautājums, cik jums bieži mainās tie apakšuzņēmēji, cik bieži notiek tās mācības? Mācības notiek ļoti bieži, jo mums apkopojās nedrošās situācijas, un mēs neskrienam pēc kādas nedrošās situācijas. Mēs apkopojam kaut kādas vairākas, tad attiecīgi vācam visu brigādi, visu firmu kopā, apmēram pusstundu, stundu ar viņiem runājam, mēģinam saprast, kur ir problēma, un mācības notiek regulāri. Tas, teiksim, burtiski vakar bija mācības, aizvakar bija mācības. Katrai firmai savādāk tas viss ir, bet tas ir regulārs process. Un reizi ceturksni mēs vācam visas kompānijas kopā un jau runājam par visiem rezultātiem par ceturksni, kas ir notikusi, kas ir bijis labi, kas ir bijis slikti un tādā veidā. Varbūt vēl kāds jautājums. No manas puses arī būtu jautājums. Jūs stāstījāt dažādākās lietas, kas tiek darītas, gan mācības, gan motivācija, šīs apbalvošana, gan arī soda mēri. Kas no šīs visas sistēmas, kas jūsuprāt ir tas, kas dod šo vislielāko ieguldījumu? Man jau pašam šķiet, ka es varbūt drusku neteikšu, ka nauda, protams, nauda ir ļoti liels motivators, bet es esmu sapratis vienu lietu, ka darbinieks uzsākot darbu gaitas, viņam neveic apmācību, neveic pietiekošu apmācību. Viņam iedod rīku, saka, ej strādāt. Viņam neviens neko nepasaka, viņš iet strādāt. Viņam iedod jostu drošības, piemēram, viņš iet strādāt. Bet kā viņš viņu lietos, kāpēc viņi ir vajadzīgi, neviens to neveic. Un es saprotu, ka tās ir mazas kompānijas, viņi nevar būt piesaistīt labu speciālistu vēl kaut ko, ja? Bet ja darba uzņēmējs vairāk veltīs saviem darbiniekiem tieši apmācības ziņā laika, es domāju, tā visa situācija mainīsies. Vienkārši šeit ir jābūt vēlmei, jo, teikšu godīgi, šī apmācība no mūsu puses, ko mēs darām, gan viņu darbiniekiem, gan saviem darbiniekiem, prasa ļoti daudz laika. Un, godīgi sakot, par to arī neviens īpaši nemaksā. Tas ir mūsu darbs vienkārši, jo mēs saprotam, ka mums tas ir vajadzīgs. Mēs gribam būt labākie, un mēs gribam, lai mūsu darbinieki, ne tikai mūsēji, bet arī darba uzņēmēji darbinieki mājās aiziet laimīgi un veseli, un arī ģimenes locekļi būtu laimīgi. Tā kā apmācība, tas ir pats galvenais. Paldies liels! Un šobrīd mums būs pauze, 8 minūtes, un 12:45 mēs atkal tiksimies, lai klausītos idejas izglītības sadaļā, un stāstu arī turpināsim par drošības jautājumiem tikai jau no citu skatu punktu. Un, protams, modinu jūs arī novērtēt tātad stāstus, manuprāt, .lv lapā, un kods ir labi.